Kā sarunāties ar ChatGPT balsī, tā kā es to daru savos video. Un kāpēc ChatGPT runājot stostās, ievelk elpu, saka cilvēki komentāros raksta, ka netic, ka tas ir robots. ChatGPT aplikācija, jebkurš savā telefonā var ielādēt bez maksas. Izskatās šādi. Atverot to, pamanīs, ka labajā apakšējā stūrī ir melna poga, nospiežot to, sāks interaktīvais balss sarunas režīms. Kad pirmoreiz to atvērs, visdrīzāk to parādīsies šāds paziņojums, ka tu vari dabūt ieskatu izvērstajā balss režīmā, kas nozīmē, ka tev ir šāda demo versija pieejama uz augstākā līmeņa balss. ChatGPT ir divi balsu režīmi. Parastais, kas izklausās robotiskāk, un augstā līmeņa, kas izklausās jau pēc cilvēka. Tas nozīmē, ka pirmās minūtes jums būs labāka balss, bet tad tā pārslēgsies uz robotiskāku, ja nepirksiet šo plus abonementu. Es tikko izveidoju pilnīgi jaunu bezmaksas kontu šajā telefonā, autorizējos, un te jūs redzat šo sākuma lapu. Tad es nospiedīšu šo interaktīvo režīmu. Un tagad man jāpiekrīt ir noteikumiem. Tālāk man jāizvēlas balsi. Sveiki! Esmu gatavs uzsākt darbu. Sveiki! Priecājos ar tevi Sveiki! Ļoti Kā klājas? Un tad var vienkārši runāt. Pastāst man lūdzu, kāpēc tu stosties, kāpēc saki kāpēc tu ievelc elpu, mani sekotāji netic, ka tu esi robots, domā, ka tu esi īsts cilvēks. Sapratu. Es cenšos būt pēc iespējas dabiskāks un sarunīgāks, lai tev būtu patīkami sarunāties. Tas, ka es ieelpoju vai nedaudz pauzu, palīdz padarīt balstoni dabiskāku. Bet es vienmēr esmu gatavs pielāgoties, tāpēc droši dod ziņu, ja vēlies kaut ko mainīt. Ja es izmantoju ChatGPT bezmaksas versiju, cik minūtes es varu izmantot šo augstā līmeņa balsi? Ar bezmaksas versiju tu vari izmantot šo augstā līmeņa balsi aptuveni 15 minūtes nedēļā. Pēc tam tev būs pieejams vienkāršāks balss modelis, bet, ja vēlies, vari arī pāriet uz maksas plānu, lai izmantotu vairāk minūtes. Savā galvenajā kontā es lietoju ChatGPT Plus, es par to maksāju 20 eiro mēnesī, un tādā veidā es varu piekļūt klāt gan gudrākiem modeļiem, gan arī šo balss modeli es varu izmantot 60 minūtes dienā, ar ko pilnīgi pietiek.